Cilvēku daudzā šeit pa tiešo laikam var uzreiz tikt jau pāri. Šogad pirmo reizi Staro Rīga ir tādā variantā taisīts, ka tas faktiski tāds viens pastaigas maršruts. Nav jāblandās kaut kādās visādos virzienos. Šitie jau tāda oficiāla pārēja laikam nav. Te vienkārši visi kaut kā nesās pāri sliedēm, pat ar šitiem te bērnu ratiem un tam līdzīgi. Jo tas ir tiešākais ceļš, kā tikt. Un tad tur var aiziet. Bet, tad citādāk jāiet pāri tiltam tur augšā. Bet, labi, iesim, ne? Masveida likuma pārkāpumi te notiek. Vilciens uzbrauks virsū. Te ir baigie dubļi izrādās. Iekūlāmies. Būtu labāk gājuši pa tiltu, ne? Šeit cik pretīgi žļurga. Tieši jauns tupels ir sabricis dubļos. Tā kā citi ņemiet vērā, ja izkāpt Jaunkalna stacijā nav vērts par sūdu taku iet. Uzsit atmiņā velo realitātes šito dubļošanos. Te kaut kāds kino tiek rādīts vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš tā kā klubs ar vairākām skaldnēm ir. Liels gulbis. Es ar šitās pīles domāju, ka mēs kaut ko dotu ēst. Inčīgi augšā tā pasties mēnesis un tie mākoņi tur virzās. Kas vairāk mēneši, tā kā Murakami romānā? Jā, tepat netāli tā vissuperīgākais objekts tās planētas, kur ir bet tur jau droši vien vēl lielāka burzma būs. Jā, cilvēki reāli izslāpuši laikam pēc tās Staro Rīgas, kas nav bijis 5 gadi. Jau krāsains tā kā halo apkārt tam mēnesim, vai kas tas skaitās, šis nav laikam halo, bet vienkārši kaut kāds tā ziņā inčīgs. Vizuālais. Mēnesis reāli arī uztusē tādā Staro Rīga, tādā vibrācijā. Arī negrib atpalikt. Varbūt tagad ir forša interaktīvā karte, kas, nezinu, vai pēdējā gadā, kad notika tāda bija, bet sanāk, mēs tad drukājām ārā kaut kādas tās kartītes un tad skatījāmies papīrā, bet tagad smuki tu redzi punktiņu. Un ej attiecīgi, kur jāiet.
Tas arī bija kaut kur teikts, ka visi mūzika tāda tā kā tehno vienā veidā, tādā vienā stilā kaut kāda. Ir kaut kāda sajūta, kaut kādā Love Parade 2000. Gadā vai kaut kas tāds. Nē, nu varbūt tā ir mūsdienīga, es nezinu, es pazaudēju spēju piefiksēt, kādā veidā vispār mūzika attīstās. Man liekas, ka viņi ir iestrēgusi kaut kādos 2000. Gados un vispār nekas jauns neattīstās vairs mūzikā. Bet tas laikam tāpēc, ka es pats vairs pārāk nesakoju tam līdzi. Bet vismaz kvalitatīvi nekas jauns tiešām neliekās, ka arī kaut ko dzird. Nu, lūk, šādi kaut vai nejauši. Sajūt kā kaut kādā deju grīdā, ne? Jā, laikam, jā. Bet tā dezorientācija bišķiņa. Tu zini, Gusīt, ka cilvēki šitādos mēdz barostā dejot, nu, lēkā? Ko? Zini? Nē? Tā ir tā kā improvizēta tāda aktieriem, aktrisēm ir šitādas tās lampas, parasti, kur viņas tur grimējās. Ja kādam ir, teiksim, gribās paīdēt par to, ka Latvija izmirst, Latvijā vairs nav cilvēku, tad, lai atnāk uz Staro Rīgu, tad tāds dūms izgaisīs no galvas ātri vien. Te it kā vajadzēja kaut kur šajā vietā būt veseliem 3 objektiem. Es te neredzu nevienu šeit izstāv. Nē, kaut kas te notiek. Kaut kāda luksusforu imitācija. Nē, nu, ķipa baigais ieprogrammētais šovs, bet es nezinu, kas tad baigais tolks. Nu, aizēja pasties luksusforu, ja gribās. Gribās lamāties. Atnācām visu šito gabalu un pasties visus dzen tagad prom, no? Nu, ja ka nelaiž, no? Nu jā, šito viņi varēja kaut kā nokomunicēt, varbūt. Vat neorganizētība. Tur tajā galā viss sakal jāiet apakaļ, to, ko nonācējam šurp, jāiet akal apakaļ. Šitie beidzās, jā, tur sākās tajā galā pa labi. Ejam. Tiešām Bishop, kā likās, ka tur dzied. Skaists. Tāds foršs aizkastināšs.
labais. Liekas, ka nāk virsū. Tur reāli iet caur katram tam ladiņam tā ladiņa. Jā. Bišķi pavēl. Apspīdēt ar tādiem šitādiem te lāzeru stariņiem, vai kas tie tādi ir. Tas jau viss būtu forši, bet nu, jā, te vajag brīdināt, ka te jānāk gumijas zābakiem reāli. Tagad tuvojamies tām planētām. Te jau būs, zini, jā, tas laikam Jupiters, tas lielākais. A, kas tās Venēra tā? Pa labi. Jā? Un tur vēl mēnesis laikam tālumā. Mēnesis vissmukāk izskatās, jo viņam ir pilnīgi tāds 3D reliefs, izskatās vairāk tā kā piestrādāts un beigi tā detalizēti viņš ir uztaisīts. Jā, tik vēl jau tagad pēc 10 jau ir pulkstens un cilvēkam nemaz nepaliek mazāk. Jā, nav bildēšanas mēnesis vēl būs no šejienes. Tik kaut kāda lāzera stara viens otram pretī atstarojas. Nu, kuraču viss tādos lāzeros, ne šogad ir tas. Tāds. Mirgojošais sēzis pie Nacionālās bibliotēkas. Kāds ir oficiālais nosaukums, nezinu. Saspēlēs ar to Nacionālās bibliotēkas ēkas smaili. Tā man šis patīk vispār. Tagad var pamīlot acis ar kaut ko, pie kā jau bija pierasts, kā pie ikdienas izgaismotā dzelzceļa tilta. Tagad viņš tikai uz svētkiem šitādiem. Tik uz
Pētera baznīca laikam nekā vēl viens objekts. Negribi iet pastaigāt uz šitā. Bet tur gan bija, jā, tur bija kur tā spēle, kur mēs bijām tajā, pa kur tas bija. Polijā laikam, jā, Lodzā. Te ir vecās labās projekcijas uz fasādēm, mūzikas pavadījumā. Šitas deg, pasties. Jā, pēdējais objekts finišējam pie Brīvības pieminekļa. Tīriņķīgi tur tie stāri, un arī tādi pamīšas ar lāzeriem sajaukti. Krāsu, tās kombinācijas visai dažādas. Šķiet, ka veidojāt. Noslēgums tāds klusais, bez mūzikas.
tad tomēr ieraudzījām, kuram kā velobraucējs nevar paiet garām. Jā, interesanti, ja tur min kaut ko, šis jau nevarēs aizsniegt bērniņš, bet aizmugurē uzkāps. Redzēs, vai kaut kas nav mīšanas, kaut kas tur notiks, tad augšā kaut kas mainīsies vai nē. Vispār nevar pamīties, kas tur ir. Nevar pamīties. Nemaz nevar pamīties, sanāk? Viens pedāls nevarēja arī pamīt. Nu jā, izstāst, ka nevar nemaz pamīt. Mēs iedomājamies nesko jau, ka tur varbūt uzkāp un sāk mīties, un tu tur augšā neskādi, tur krāsiņas griežās vai kas. Nu es tā sāku iztēlot, tas būtu reāli krūti, ne? Tas var domāt, ka kļaušu par stāru.